Šajā īpašajā laikā, kad pasakaini skaistā ziemas burvība ienāk mūsu sirdīs, esam šeit skolā ikdienas, lai kopīgi dalītos ar siltumu un svētku prieku. Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā ir brīnišķīgs un aizraujošs mirklis, kas pārņem mūs ar sagaidīšanas sajūtu un neaprakstāmu sirsnību. Mēs kopā rotājam skolas koridorus, izveidojam unikālus Ziemassvētku eglīšu rotājumus un oriģinālas kabineta durvis. Un kopīgi piedalāmies svētku koncertos un visos citos skolas veidotajos Ziemassvētkiem veltītajos pasākumos. Ziemassvētki ir laiks labestībai un mīlestībai, kad sadodoties rokās tikai mēs visi kopā spēsim sniegt palīdzīgu roku tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Aicinām svētku laikā būt iecietīgiem, uzklausīt un ļauties brīnumiem. Sveiki, skolotāji! Mēs gribējām uzzināt, kā jums gāja šajā 2023. gadā. Patiesībā, jāsaka, man gāja fantastiski labi. Gads notikumiem ļoti bagāts. Tātad visās emociju gammās es varu savu krustiņu ievilkt, jo, tiešām. Un par bagāto gadu, jā. Es izlaidu lielajā dzīvē brīnišķīgus 30 jauniešus, un tieši tikpat brīnišķīgus satiku septembrī. Tas laikam ir tas, kas manu gadu piepildīja. Ceļojumiem bagāts, jā, un visādiem citādiem sadzīves priekiem. Diezgan slikti. Kā tā? Nezinu. Un jums? Man gāja ļoti labi. Es tiku šajā skolā. Es jau godīgi domāju, ka es netikšu, bet es tiku kaut kā. Mums gāja ļoti labi. Mēs uzvarējām skolas futbola čempionātu 7. klašu. Jā! Un vēlreiz? 3, 4. Jā! Šis gads varbūt nebija tik labs, kā es biju cerējis, tāpēc, ka bija daudz grūtāk, ar visām mācībām vispār nebija brīvā laika un bija jāstrādā gan pie ZPD, gan pie SMU un ir kaudz ar pārbaudas darbiem un vienkārši darām ar vairāk nekā vajag. Ļoti vērsts uz mācībām, piepildīts ar dažādiem mērķiem un nākotnes profesijām. Šīs 2023. gads bija pilns ar dažādiem notikumiem, emocijām, visdažādākajām emocijām, no sliktām līdz ļoti labām, bija jautri. Jā, šis 2023. gads pavisam noteikti ir bijis pilns ar dažādiem notikumiem, bagāts ar notikumiem un gads, kurā es esmu ieguvis vēl vairāk informācijas nekā iepriekšējā gadā. Īstenībā piedzīvojumiem bagāts, ar jauniem sākumiem, ar daudz nezināmā un tādām diezgan lielām izmaiņām. Šis gads bija ļoti interesants un piepildīts. Vasara bija rītīgi forša. Šobrīd ir tā kā pa kalniņiem. Sākumā bija normāli, bet pavisam kopumā ir ļoti labi. Šis gads man ir bijis ļoti interesants, ir notikušas daudz pozitīvas lietas, arī daudz negatīvas, bet kopumā man šis gads ir ļāvis ļoti augt kā cilvēkam un man patika šis gads. Diezgan interesanti, ir ļoti daudz notikumiem, bet tā principā ļoti labi. Šis gads man bija notikumiem bagāts, godīgi. Daudz, kas notika vienā vārdā, nevarēšu to baigi aprakstīt. Ļoti darbiem ražīgs, daudz bijis visādi pasākumi un daudz darba. Paldies! Es gribētu teikt, ka ļoti labi. Gads 2023. gads, pasaulē nebija tas labākais, un tas ir tas, kas droši vien daudziem cilvēkiem ir bojājis dzīvošanu, bet man personīgi bija skaista vasara, bija daudz piedzīvojumu kopā ar maniem 5 mazbērniem, kas man ir ļoti būtisks, ja runājam personīgi, bet es tomēr gribētu drusku pieskarties arī tām, ka es ļoti lepojos ar mūsu skolu, kurā šajā mācību gadā bija ļoti labi sasniegumi. Un kaut vai pagājušā nedēļā mēs saņēmām izcilas ziņas par to, ka starptautiskajā sociālo zinātņu pētījumā mūsu skola ir starp 4% labāko mūsu valsts skolu, un savukārt PISA pētījumā mēs esam ļoti augstajā 19. vietā starp 225 skolām. Es nevaru nekādīgi savu darbu
atdalīt no savas personīgās dzīves, jo mans darbs ir arī mana personīgā dzīve. Tātad, kādas ir jūsu Ziemassvētku tradīcijas mājās? Mājās tradīcijas mums laikam ir tā, ka tās tradīcijas vairāk saistās ar to gatavošanas laiku. Mēs ļoti cītīgi un piedomājam tam, lai mūsu vide būtu Ziemassvētku noskaņu raisoša. Un man ir laikam tā laime pārmantot to darba mīlestību, kas saistās ar gatavošanas prieku, gatavošanas visās izpausmēs. Un to svētku sajūtu rada tas noguruma sajūta no labi padarīta darba. Eglīšu rotāšana. Ēdienu gatavošana un ēšana. Un tev? Piparkūku cepšana. Jā, mēs parasti ar ģimeni vienmēr rīkojam pie manas omes mājās vakariņas, un mēs laužam oblātes, kā arī izsakam tos vēlējumus katram priekš nākošā gada, un arī vienkārši tādus labus vēlējumus nosakam viens otram. Noteikti tā ir piparkūku cepšana, adventā parasti tā noteikti jau arī. Tad mēs parasti ciemojamies pie omes, visi kopā, visi ģimene svinām. Mums vairākus gadus bija loterija dāvana loterija, bet šobrīd mums tas ir atkritis. Bet tad mēs parasti braucam. Sanāk, mēs nosvinām 24. un tad 25. mēs parasti braucam uz mežu svinēt Ziemassvētkus. Pikniks, pīrādziņa, tēja, visu iekuram, varbūt ugunskura un tā. Un tad mēs vēl izrotājam eglītes priekš meža dzīvniekiem. Tā ir ritīgi forša tradīcija un ritīgi forša pavadīts laiks parasti tas ir. Parasti, kad mēs rotājam eglīti ģimenē, tad vienmēr mēs filmējam arī tādu Ziemassvētku video. Ziemassvētkos mēs pārsvarā esam ģimene kopā. Tad cepjam pīrāgus, piparkūkus, tā ģimenes, lai būtu ģimenīgums un tādas lietas. Mūsu ģimenē ir ļoti forša tradīcija, kas ir daudz ēdienu. 9 dažādi ēdienu uz galda, tas ir obligāti. Ļoti bieži sanāk tā, ka es apēdu vispirmais, ģimenei maz paliek, bet tāda ir viena no labākajām tradīcijām, kas manuprāt ir. Tradicionālās pīrāgi smaržo visa māja, eglīte, protams, Ziemassvētku vecītes, bet vēl es gribētu pieminēt, ka mums jau ļoti daudzus gadus ir arī tradīcija Ziemassvētku nedēļā apmeklēt kādu koncertu, un šogad arī mēs dosimies tepat Jelgavānas baznīcā uz koncertu Tev tūmā. Tas ir tāds mīļš un sirsnīgs pasākums, kur mēs dodamies visi kopā, liela saime, un tiešām priecājamies par mūziķiem, mūziku un Ziemassvētku noskaņu. Kāds ir bijis tavs aizraujošākais notikums šajā gadā? Droši vien, ka tas interesantākais ir bijis pagaidām man dzimšanas diena, kur man draugi pārsteidz mani gan ar kūku, gan ar secītēm un no rīta rozēm. Tā kā, tas bija tāds ļoti jauks pārsteigums. Tas, ko viņš teica. Mēs uzvarējām skolas futbola čempionātu 7. klašu. Tev arī? Jā, jo mēs tad tikām līdz finālu. Mēs uzvarējām. Aizraujošākais. Noteikti tie bija dziesmu sākt vispār tā nedēļa kopumā. Ļoti forši. Superīgi pavadīta dzimšanas diena vēl pa vidām. Bija ļoti foršas emocijas un tā pieredze visa kopumā bija superīga. Noteikti būtu izlaidums vasarā, 21. jūnijā, 9. klases. Noteikti tāds pasākums. Visinteresantākais, visspilgtākais no skolas pasākumiem tā būs Zaļumbala, bet vispārīgi, kur es apmeklēju, tas bija Ledus skulptūra festivāls 2023. gada. Skolā katru dienu ir kaut kas spilgts un kaut kādi labi notikumi, kā arī jaunieši rīko daudz dažādas interesantas pasākumus, kas ir katrs dažāds un interesants un spilgts. Aizraujošākais moments, visticamākais, varbūt atkal būs saistīts ar manu ģimeni un būšanu Francijā, kalnos. Es gan šajā savā cienījamajā vecumā ļoti neslēpoju vairs ar kalnu slēpēm, toties izklaidēju savus mazbērnus, pieskatu viņus, un mēs ļoti, ļoti burvīgu laiku pavadījām, jo tajā laikā Latvijā sniega varbūt nebija tik daudz, bet tur bija tiešām brīnišķīgi.
Vai tev ir bijis kāds interesants atgadījums šajā mācību gadā? Īsti līdz galam nē. Jauna klase, tas ir liels atgadījums, bet kopumā nē. No interesantajiem gadījumiem es šogad biju daudzos koncertos, un laikam tas tad arī visvairāk ir palicis atmiņā kā interesantākie gadījumi. Jā. Laikam jau pārsteigumi nekādi nebūs, kad teikšu atkal par laikapstākļiem. Visinteresantākais atgadījums šogad man bija 2023. gada 7. augustā. Tad gan jau daudz no jums atcerās, bija spēcīgi negaisi, un tajā dienā veidoja tiešraidi sociālo tīklu platformās. Un, man pieslēdzās vairāk tūkstoši cilvēku, kas ir rekordliels skaits priekš manis, ja salīdzina ar dažiem desmitiem cilvēku, kas parasti ikdienā mani skatās. Tā kā, tas varētu būt tāds interesantākais atgadījums. Īstenībā to ir bijis ļoti daudz, bet tāds katru dienu īstenībā kaut kas smieklīgs notiek. Tādu vienu izcelt laikam nē, bet es varētu pastāstīt tādu sirsnīgāko, kā no manis atvadījās 11. Tā, jo tie, kas nezin, tad es esmu jau pelnītā atpūtā izgājusi. Un tas laikam bija tas spilgtākais moments. Tāds liels pārsteigums no 11. bija. Man laikam nav īsti interesants notikums, bet kāds notikums, kas man liekas, man personīgi tāds interesants ir, kas bija slēpot uz Itāliju, un man tās ļoti labas atmiņas, bija ļoti interesanti un ļoti forši. Un ko jūs sagaidat no nākamā 2024. gada? No 24. gada. Pēc šī tik spraiga gada ļoti grūti pateikt, ko es vēl sagaidu. Katrā ziņā es domāju, ka viņš būs varbūt mierīgāks mazliet, ļoti harmonisks. Es tā gribētu, lai tas tā būtu. Jā. Es no nākamā gada sagaidu, ka nebūs neviens strīnieks. Un jūs? Es sagaidu, ka es nedabūšu nevienu piezīmi kā Dešlaps. Es ceru, ka es tikšu uz nākamo gadu. Vairāk brīvā laika, lai es vairāk varētu pavadīt laiku ar saviem draugiem, ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Un es gribētu piedzīvojumus un piedot dzīvē kaut kādu tādu bišķīt asmiņu, kaut ko interesantāku. Tieši skolas ziņā es sagaidu draudzīgas attiecības ar klasi, varbūt pasākumus kādus interesantus un kopumā vienkārši priecīgi un labi izbaudīt laiku. Es ceru uzrakstīt ZPD, bet neskaitot to, es vienkārši ceru uz ļoti labu gadu, ka viss izdosies, viss būs superīgi. Jaunais gads ir puķa gads. Rakstīs tā kā puķis. Nezinu, paskatīsimies. Jā, no nākamā gada es noteikti sagaidītu, lai tas būtu tikpat notikumiem bagāts un jaunām zināšanām piepildīts kā šis. Un pavisam noteikti, lai viss izdodās, tiešām, lai viss izdodās. 2024. gads manā dzīvē arī ienesīs lielas izmaiņas. Man būs viens mazs puķīts, cerams jau, ka labdabīgs, ka nebūs lielas uguņu spļaušanas. Tā kā, es ceru, ka būs diezgan tāds interesants un jaunu iespaidu devošs gads. Nākošais gads būs, manuprāt, ļoti interesants. Man ir priekšā eksāmeni, es ceru nokārtot viņus. Un man ir jāiestājas augstskolā. Un tas būs pirmais augstskolas gads aptuveni. Kaut kas tad būs tāds neziņas pilns tas gads vēl ir, bet es domāju, ka būs ļoti interesanti. Es sagaidu, ka tas gads būs ļoti pozitīvs un arī būs tāds gads, kur es varu augt kā cilvēks vēl vairāk un notiks vēl daudz foršas. Vēlētos piepildīt savus mērķus, lai šis gads izdodas un viss būtu veiksmīgi. Es domāju, ka nākamais gads būs vēl vairāk notikumiem bagātāks. Būs vēl labāks nekā šogad, protams. Mēs to varam tikai cerēt. Un kāds būtu jūsu novēlējums pārējiem? Pārējiem. Es novēlētu pārējiem atrast savu harmonijas formulu, lai jums būtu katram kaut kas, kas jūsu enerģiju rada, jo mēs ikdienā to enerģiju atdodam.
gan skolēni, gan skolotāji, mēs visi dalamies, un lai mums būtu ar ko dalīties, mums ir no kaut kurienes jāņem, jā. Un šo enerģijas ģenerēšanas formulu, lai katram izdodas atrast. Es novēlētu izturību, pacietību, mērķtiecību un dzīvesprieku, lai baudu dzīvi visi. 24. gadā es jums visiem novēlu, lai jums izdodas, protams, lai jums ir mācības labas, lai jums viss vienkārši, ja ir eksāmeni, viss izdodas, vienkārši viss ir fantastiski, bet atcerieties, par skolu var arī nedaudz aizmirst, un vasarā izvodiet kārtīgi vasaras brīvlaiku, jo tas ir labākais gads, un mēs šobrīd esam jaunieši, kuriem ir jābūt tiešām aktīviem un jāpiepilda savas atmiņas ar daudz dažādiem piedzīvojumiem. Veiksmīgu jauno gadu! Es jums, tev un visiem novēlu spožu šo nākamo gadu, un lai ir laimes pilns šis nākamais gads. Lai visiem būtu veselība un prieka daudz, lai mazāk slimot, vairāk prieka. Es teikšu tā, lai valda miers un cilvēkiem labs prāts. Tātad novēlu visai pasaulē nomierināties un saņemties jaunam uzrāvienam pozitīvā virzienā, bet tā kā drusku piezemētākiem mērķiem saviem skolēniem, saviem kolēģiem, savai ģimenei, es novēlētu vairāk dot un mazāk sagaidīt, ka tev dos, un vairāk mīļot un mazāk dusmoties, un lai mums ir silti, mīlīgi un balti Ziemassvētki, un visiem atnāk laimīgs jaunais gads. Ārpus logas snieg sniegpārslas kā pūkaini sapņi, un zvaigznes debesīs mums liek ticēt brīnumiem. Lai šie Ziemassvētki šķiet mazliet maģiski, piepildot tavu sirdi ar ticību brīnumiem un sniedzot nebeidzamu gaismu tumšākajos Ziemassvētku vakaros. Kopā ar tuviniekiem un draugiem izbaudi šos svētkus, baudot kopīgu ēdienu, smieklus un mīlestības pilnas sarunas. Lai šīs dienas būtu kā stāsts no pasakas, piepildīts ar laimi un īpašiem mirkļiem. No visas sirds novēlam jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!